Sveiki, šodien ļoti īsi tad parunāsim par naudu un par attiecībām, jo nauda un attiecības ir saistītas, jā. Tātad kādreiz ir tā, kad viss bija labi, jā, un pēkšņi, kad ir smagāk, mūs sit vai nu pa naudu, vai nu pa veselību, vai vienkārši mums ir depresija, jā, un tā tālāk. Tātad attiecības un nauda ir saistīts. Visbiežākie iemesli, kāpēc kaut kas nav dzīvē tā kā mēs vēlamies, ir, ka mēs kādam esam nodarījuši pāri. Lielā skrējienā neesam manījuši, apzināti vai neapzināti, iespējams kādu no savējiem neesam novērtējuši, atstājuši novārtā, vai arī tagad, teiksim, varbūt kāds darbinieks vai kā, uz mums ir paļāvies, ka mēs būsim godprātīgi, ka mēs esam labākie draugi vai kā savādāk, un mēs esam un mēs neesam bijuši uzdevuma augstumos, ja? Tad parasti mums kaut kas klibo. Ja klibo veselība, tas nozīmē, ka mūs apstādina, lai mēs sākam domāt, kam mēs neesam kaut ko iedevuši vai kaut kā rīkojušies nepareizi. Par naudu mūs sit, jā, tad kaut kas notiek ne tāpēc, ka kaut kāds, ja tur ar savu ļaunu aci mums ir ietekmējis, bet tāpēc, ka mēs paši, jā, apzināti vai neapzināti, esam kaut ko izdarījuši vai neizdarījuši, un tagad varējām izdarīt, jā, palīdzēt, iedot roku, mēs vienkārši to neesam darījuši, un tad vai nu veselība, vai nu nauda, vai nu depresija, vai nu visu kopā. Tātad, bet tā kā mēs tā esam koks, ja, kurš nevar pārvietoties, ja, kurš nevar mainīt, mēs esam dzīves būtnes, un mēs visu kaut ko varam mainīt, un mēs vienmēr varam satikties, mēs vienmēr varam sazvanīties, mēs vienmēr varam saukt uz 5 minūti un izrunāt, ja, daudz ko par šo te netīšām satikšanos. Latvija ir maza un liela. Tai pašā laikā, jā, un mums ir dažādi apgabali, mums ir Pļaunieki, Āgenskalns un tā tālāk uz tādu nejaušu satikšanos, es domāju, ka cerēt īsti nevajadzētu. Tātad, ja neesam kaut ko izdarījuši, pateikuši, izrunājuši, iedevuši vai tieši otrādā kādu esam sāpinājuši, zvans draugam, zvans tam cilvēkam, saucam uz 5 minūtē, esam labākie draugi, jā, un mēģinam izdarīt to, jā, ko mēs savā laikā neesam izdarījuši. Jo redz, cilvēkiem ir tā, ka mēs katrs attīstamies savā tempā, savā laikā, savā jā, amplitūdā, un varbūt kāds ir attīstījies ātrāk, mēs kaut ko saprotam vēlāk, un tas arī ir ok. Ja mēs neko neizdaram, tad mēs tā kā, tad mēs izciešam to savu sodu no augšas, jā, vai nu veselība, vai nauda, vai depresija, bet kāpēc tev ir jāciešās, jā? Kāpēc tev ir jāciešās? Tu uzvani, pasauc uz 5 minūti, jā, tur, nezinu, kaut kur, jā, un izdari to, ko tu toreiz neizdarīji, un tu jau, teiksim, ja tu bija tas, kas nepalīdzēja, neizdarīja, kas sāpināja vai kā savādāk, tu jau, zin kā, vari visu kaut ko labot, un tu vari teikt, hei, zin kā, toreiz kaut kā nesanāca, bet, šobrīd man ir kaut kāds labs piedāvājums vai kā. Un kamēr mēs dzīvojam, mēs to visu varam izdarīt. Un ja mēs to neizdaram, tad mēs par to atbildam vēl pie pārejas, ja nav noslēpums, ka cilvēki, viņi nenomirst, viņi pāriet. Mēs pārējam, ir pārēja, kur mums ķermenis vairs nav nepieciešams, un mēs esam citas būtnes, ja, un notiek pārēja. Lūk, lai mums pie pārējas būtu viegli šī teiksim, dzīves gājums, un lai mēs tiekam kaut kādā pašā vietā, izdaram visu, ko neesam paspējuši, ko neesam pateikuši, ko neesam varbūt kādam roku iedevuši, ja tādā īstajā brīdī, nekad nav par vēlu. Nekad nav par vēlu, jo ļoti bieži viens, teiksim, es baidos, ja, kā es esmu tur priekšnieks, kā es tur iešu kaut ko, bet otrs, ja, pilnīgi normāli uztver, jā, gan 5 minūti, gan pasēdēšanu, un jāsaka, forši, jā,
viss kruta, jā, un tu jau nezini tā otra cilvēka uztveru, un viņš tāds varbūt vieglāk to visu uztver, un tad tu redzi, ka tev visa pasaule atkar ir gaiša, forša, kad tev pāriet pēkšņi tās, nezinu, muguras sāpes vai kaut kādas veselības, un kad tev, jā, citu vēl par tiem cilvēkiem, es arī gribēju teikt arī darba jomā, kad tagad mēs ņemam darbā cilvēkus, mums ļoti dažādi cilvēki nāk, bet vismaz vienam vai diviem mūsu darbiniekiem ir jābūt gaismas cilvēkiem. Ja viens vai divi cilvēki ir gaismas cilvēki, tad viņi pilnīgi to enerģiju visu izmaina. Reāli izmaina. Bet, ja tev pazūd šādi gaismas cilvēki, tad es teiktu, ka, jā, un gaismas cilvēki, viņi māk būt ļoti labi draugi. Viņi māk būt labākie draugi, viņi māk tev, jā, plecu pie pleca, viņi māk atbalstīt, viņi māk, un ja tev uztraukās gaismas cilvēks, un ja tu esi kādam nodarījis, ja gaismas cilvēkam sāp, droši zvanī, meklē, uzmeklē, un nebaidies, esi tāds, kāds tu esi. Ja? Nu, tā kā nu saki, hei, varbūt kaut kas nebija pareizi no manas puses, bet klau, man ir labs piedāvājums tev, ja? Nekad nav par vēlu, jo tava veselība, tava nauda, šis tava veiksmīga, teiksim, dzīve, karjera un lai tev nav depresijas, tas ir pats svarīgākais, ja? Lai nav pēc tam, kad man ir, kad es domāju, ka man kāds kaut ko ir uzlicis, bet īstenībā es pats, tās ir manas kļūdas. Jā, un vēl par gaismas cilvēku nepateicu. Ja mēs nodaram pāri gaismas cilvēkam, un viņš ir ļoti, tāds debesīm ļoti dārgs, tad, protams, ka viss nāk atpakaļ, un es saņemu sev vai galvas sāpes, vai es domāju visu laiku par to situāciju, un nevajag domāt, nevajag sev mocīt, nevajag domāt, vajag vienkārši nākt un labot. Tas ir tāpat kā iedomājies bērnībā, kad sastrīdās, nezinu, divi draugi. Iedomājies bērnībā, ko tu darītu, ja tu sastrīdētos ar savu draugu? Vienu dienu varbūt, tur nerunāt, otru, trešo, bet ir tāds pievilkšanās spēks, un ja mēs pretojamies tam pievilkšanās spēkam, mēs zaudējam gaismas cilvēkus, un tad mēs paliekam ar to, ar ko mēs paliekam, tad mums ir, nezinu, tur sāp mugura, un visas tās muguras sāpes, kakla sāpes, un viss tas ir aiz bēdām, saproti, tas ir aiz tā, ka tu pārdzīvo, un tā ir tava bēda, un priekš uzņēmuma zaudēt kaut vai vienu gaismas cilvēku ir īstenībā liels zaudējums. Ja, tā kā, ja tev ir bijis gaismas cilvēks, kas tev ceļu un ka tev ikdienu ir padarījis gaišāku, un tu jau nezini, kādu maksu viņš par to ir maksājis. Ja, iespējams, viņš savu veiksmi ir kaut kā sadalījis uz tevi un uz pārējiem. Tāpēc domājam, ko mēs daram, esam godprātīgi un jā, pret visiem cilvēkiem izturamies kā pret sensitīvo tipu, jā, mēs varam arī palasīt par šiem te cilvēku tipiem, bet lai tu nekļūdītos, izturies pret visiem kā pret sensitīvo, ja kaut kas nav pareizi, kaut kas nav gaistā, kaut kas nav kā vajag, zin kā, vienkārši ej, meklē, zvani, dari, runā, un bieži vien cilvēks saka, jā, bet kā man status tur kritīs tā cilvēka acīs, nekas tev nekritīs, nekāds status tev nekritīs, un ja tas ir bijis gaismas cilvēks, viņš tieši skatīsies un teiks, ak, Dievs, kā es ar tevi lepojos, tu esi arī izrādās gaismas cilvēks, pat tad, ja tu neesi, jā. Pat tad, ja tu neesi, pat tad ir ļoti bieži tādi cilvēki 50-50, pusi uz pusi, tad, kad viņiem ir izdevīgi, viņi tur dara savas lietas, ja, negaismas lietas, un kad atkal, nezinu, vajag parādīt kādam, ka cik es esmu labs, viņi pēkšņi pārvēršās par gaismas cilvēkiem, tā tālāk, ja, tad īsti 50/50, bet ar gaismas cilvēkiem tā, kad viņi ienāk, viņi izgaismo visu telpu, viņi tev atnes naudu, viņi tev vienkārši tev dzīve kļūst fantastiski, ja tu sajūti, ka tu dzīvo, un par šādu gaismas cilvēku ir vērts cīnīties, par šādu gaismas cilvēku noteikti padara viņu par ģimenes draugu uzņēmumā, ja tev ir, jā, un gaismas cilvēki, viņi tādi, viņi ir uzreiz nepamanām, tu nenovērtēsi, ja, kad tas uzreiz ir gaismas cilvēks, nē, bet zaudējot šo saikni, tu sapratīsi, ka tu zaudējis, daudz ko, ja. To nevar tā izstāstīt vienā vārdā, bet ja kaut kas nav pareizi, tu jūti, ka kādam es nodarījis pāri, kaut
kaut kas nav, un tu esi darba devējs, un tu domā, kā es tagad. Pa draugam. Ja tu arī zvani, tu vari vaicāt, kā iet, tu vari teikt, hei, es biju tavējais, atceries, mēs sēdējām vienā laivā, un tas cilvēks noteikti arī teiks, hei, jā, mēs sēdējām vienā laivā, mēs sadarbojāmies, jā, tā kā, ja tu uztrāp uz gaismas cilvēku, tad tas dialogs pats veidojās, un vēl ir cilvēki, jā, nepateica, ja tev ir bail, jā, uzsākt šo komunikāciju un ar kaut kādu labu piedāvājumu, ir cilvēki, kuriem tev atliek tikai piezvanīt, ja, un viņi paši pārņem to sarunu, to struktūru, viņi vai nu tur priecājās, ja, par visu vai kā, un viņi pilnīgi paši tā kā vada šo tā kā, nu, komunikāciju, ja, tā kā viss notiekās no tavas puses, jā, un arī tad, ja tu parādi, ka tu esi atvērts, ka tu esi atklāts, ka tu reāli, ka tu jau arī audz. Jā, mēs neesam koki, mēs neesam tādi, kad, es kļūdījos, ko man tagad darīt, man tagad mugura tur ir beigta, nezinu, tur naudas lietas nav tik viegli, un vienkārši tā dzīve, nav vairs tādā gaismā, meklē rokā gaismu, ja tu esi nozaudējis un tu pazīsti to darbinieku vai kā, meklē rokā gaismu. Nāc pie tā cilvēka, zvani 5 minūtes, saki, hei, man tev vajag uz 5 minūtēm, ja? Uz kafiju, man tev vajag uz kafiju, man tev vajag uz tēju, man tev vajag uz bērnu sūs, nezinu, man tev vajag, un tas ir normāli. Tas ir reāli normāli, jo cilvēks saprot, ja tu esi, nezinu, tur dizaineris vai kā, protams, ka cilvēkam tev vajag, loģiski, ik pa laikam tev cilvēkam vajag. Šajā gadījumā tev ir arī nekas nevar būt labāks par klātienu sarunu un cerēt, ka tu netīšām kaut kur satiksi, jā, varbūt pie pārējas, ja, ka tev būs x gadi, ja varbūt jūs vienā dienā vai nelielu starpību pāriesiet, bet, sorry, vecīt, tev ir jādzīvot tagad. Ja tev mugura sāp, tev kakls ir beigts, nezinu, tev vēl kaut kas, tev kaut kādas visādi likstas, vai tev ir piemetusies depresija, vai tu jūti kaut kas ir ar kolektīvu, visu laiku nauda nāca, tagad nenāk. Jā, tā ir. Tagad tu zaudēji gaismas cilvēku, tad paliek grūtāk dzīvot. Tāpēc ņem rokā, zvani, ja tas ir gaismas cilvēks, viņš būs vienmēr priecīgs, viņš pārņems sarunu, un tev galvenais ir pateikt pēdējo frāzi, galveno, hei, kur tu esi, un vai mēs šodien varam 5 minūtes uz tēju, kafiju, jā. Es tev īstenībā gribēju pasaukt uz kafiju ar kūciņu, aprunāties par darba lietām. Cikos es tev varu atbraukt pakaļ un kurā vietā. Viss. Tas arī viss. Jā. Tā kā, lai tev veicās. Ja tev ir kaut kāds muguras sāpes, nezinu, vēl kaut kas, un tu mokies, nemokies. Vienkārši ņem un dari. Un zini, ka es esmu ar tevi, zini, ka tu esi lielisks, zini, ka, ja tu arī pats neesi gaismas cilvēks, bet esi saticis gaismas cilvēku, ņem viņu savā, ņem viņu kaut kur sev tuvumu. Cik tuvu tu viņu vari paņemt, tik to arī, jā, teiksim, darbā ir nepieciešama gaismas cilvēki. Ikdienā arī ir nepieciešama gaismas cilvēki, ja tu viņu vari pārvērst par ģimenes draugu, jā, ok, jā, protams, jā, tā ir laba ideja, jā. Tā kā bez gaismas cilvēkiem ir grūti, tad tiešām mugura sāp, naudas nav, vai arī depresija, vai kaut kas, kaut kā, nav saldi, nav forši, nav mīļi, nav, jā, tāpēc arī ir tie gaismas cilvēki. Tāpēc viņi ir, un starp citu, tie gaismas cilvēki, viņi jau tev arī atnāca, lai tavu dzīvi atvieglotu, un tu pats biji tas, kas atteicies no viņiem, tāpēc vienkārši zvani, saki čau, gribēju tevi pasaukt uz 5 minūtu uz kafiju ar kūciņu, vai arī papusdienot, vai pavakariņot, kur tu esi, un vai mēs varam pēc pusstundu satikties, un viss. Jā, tā kā, lai tev veicās, tu esi lielisks, tu esi satriecošs. Un šajā dzīvē saprot, ka mēs nepiedzimstam perfekti. Jā, kāds ātrāk saprot kaut ko, kāds lēnāk, bet par to jau arī ir stāsts. Vienkārši saprast, vienkārši darīt, vienkārši rīkoties, būt laimīgam un atrast. Un lai jums katram ir savs gaismas cilvēks, tāpat kā Ziemassvētkos saka, lai jums gaiši, forši, sirsnīgi Ziemassvētki, lai tev
un tagad es tev novēlēšu, lai tev piepildītu sirds, lai tavā darbā, ja tu esi darba vadītājs, ir šie gaismas cilvēki, lai viņi ir daudz, un lai tev arī tavā ikdienā ir kāds. Un jāsaka, citu dzimumu nav nozīmes. Labākie draugi varbūt arī pretēji dzimuma, ja ir augstas vibrācijas, ja ir tiešām augstas vibrācijas, ja ir augstas vibrācijas, ja tev ir pretēji dzimuma šis tev labākais draugs, un tur ir super augstas vibrācijas, tas tā var būt, un no tā nevajag baidīties. Šobrīd ir cits laikmets, ja, un šobrīd viss var būt. Viss, ko tu gribi, viss var būt. Tāpēc, ja tev sāp mugura, darbā neveicās, vai tev ir depresija, ņem vecīt telefonu, zvani tam gaismas cilvēkam, kur tu esi nozaudējis, un esi laimīgs.